Pāvestam Leonam 11 dienu apustuliskā ceļojumā laikā uz Āfriku pāvesta lidmašīnā jautāja par viņa mīļākajiem garīgajiem lasījumiem. Atbildot žurnālistiem, Svētais Tēvs norādīja uz kādu 4. gadsimta vēstuli, Augustīna vēstuli Probai. Šo vēstuli Svētais Tēvs publiski ir citējis tikai vienu reizi, uzrunājot Romas kūriju par patiesas draudzības dāvanu un tās retumu, kā arī par nepieciešamību pēc patiesas kopības. Es vēlētos atgādināt, ko Svētais Augustīns rakstīja savā vēstulē Probai. Visās cilvēciskajās lietās nekas netiek patiesi novērtēts, ja nav drauga. Tomēr viņš ar nelielu rūgtumu jautāja, bet cik reti šajā dzīvē atrodams tāds cilvēks, kura garam un rīcībai varētu pilnībā uzticēties. Kas bija Proba un ko Svētais Augustīns viņai rakstīja? Proba bija bagāta romiešu atraitne, kura kā bēgli no Itālijas devās uz Ziemeļāfriku. Kopā ar savu vedeklu Juliānu un mazmeitu Demetriju pēc Romas izlaupīšanas 410. gadā. Vēstule ir atbilde Probai, kura toreiz bīskapam jautāja par Svētā Pāvila vārda nozīmi. Vēstulē romiešiem mēs nezinām, ko lai lūdzam, kā nākas. Proba nolēma palikt atraitne. Un viņa kļuva arī par vadošo personu romiešu aristokrātijas kristianizācijā. Proba rakstīja Augustīnam, lai jautātu par kristīgās lūgšanas būtību. Un kā viņai kā atraitnei dzīvot lūgšanā un kristīgā praksē. Kā norāda tēvs Kolavole Čābi, Romas Pontifikālā Patristikas institūta profesors, Augustinianum, Svētā Augustīna vēstule dišciltīgajai Probai ir viens no svarīgākajiem traktātiem par kristīgo lūgšanu baznīcas vēsturē. Vēstulē Svētais Augustīns lūgšanu raksturo kā vēlmju vingrināšanu, kas palielina dvēseles spēju saņemt Dieva dzīvo žēlastību. Vispirms viņš runāja par lūdzēja sirds stāvokli. Pēc tam viņš runāja par lūgšanas mērķi. Mēs lūdzamies, jo tiecamies pēc svētlaimīgas dzīves, kas nozīmē laimīgu dzīvi. Laimīgam būt nenozīmē darīt visu, ko gribas, bet gan darīt pareizo un iemantot Dievu. Būt kopā ar Dievu ir laime. Pēc tēva Šabi vārdiem starp bīskapu un atraitni kristiešiem joprojām ir aktuāla, lai gan pāvests Leons daudzas Svētā Augustīna mācības ir izcēlis. Šausmīga esence pie mūsdienu stāsta par to, ko horror nozīmē realitātē. Pats interesantākais David Foster Wallace izcēlis savās homīlijās un publiskajās uzrunās, viņš turpina senu baznīcas tradīciju, kas gadsimtiem ilgi ir smēlusies Augustīna gudrībā. Augustīna darbi parasti tiek citēti dažādos baznīcas dokumentos. Ja ņemam vērā katehismu vai Vatikāna 2. koncila dokumentus, Augustīns starp citētajiem baznīcas tēviem ir pirmais. Katoļu baznīcas katehisma nodaļā par lūgšanu tika izmantota arī Augustīna vēstule Probai. Kā viens no atzītajiem agrīnajiem baznīcas tēviem, kurš lika kristīgās teoloģijas pamatus, slavenais Hippo bīskaps daudziem cilvēkiem rakstīja vēstules par ticības mācību un garīgumu. Lasot Augustīna vēstules sievietēm, ka viņš pret viņām izturējās kā pret līdzvērtīgām vīriešiem. Viņš viņas patiesi cienīja. Pietiek atcerēties Moniku un to, cik augstu Augustīns vērtēja savu māti. Savu pievēršanos kristietībai viņš daļai saistīja ar savas mātes, Svētās Monikas, lūgšanām un svēto piemēru. Šis svētais bīskaps, saukts arī par žēlastības doktoru, bija pārliecināts par sieviešu lielo lomu vienīgā patiesā Dieva ticības sludināšanā. Vēstulē Probai Hippo bīskaps šo dišciltīgo sievieti uzteica kā dievbijīgu un uzticīgu Dieva kalponi un aicināja viņu savu kristīgo aicinājumu turpināt, kalpojot līdz cilvēkiem. Augustīns šo vēstuli noslēdza ar pamudinājumu Probai par to, kā savu namu veidot par mājas baznīcu. Viņš aicināja viņu kā atraitni būt neatlaidīgai lūgšanās un arī saviem ģimenes locekļiem palīdzēt. Tas ir ļoti vērtīgi. Manuprāt, šī vēstule joprojām ir aktuāla. Tā ir ārkārtīgi svarīga pat pēc gandrīz 1700 gadiem.